Šodien man priekš jums ir vēl viens jautrs stāsts iz manas dzīves. Nesen trešdienas vakarā stāvis ar vienu draugu. Autobusu pieturā ir kaut kur 11 naktī pie Stokmana. Pietur ir pie Stokmana. Mēs braucam uz mājām no Vecrīgas. Pienāk pie mums viens čalis, gadi 25 līdz 30. Pienāca nav īstais vārds. Viņš drīzāk izmantoja zemes gravitāciju un inerci, lai nonāktu no punkta A līdz punktam B. Viņš uzdeva parasto jautājumu. Cigarete не найдется. Tautībai ar šo nav nekāda sakara. Mēs atbildējām. Нет cigarete, nav, mēs nesmēģējam, нет cigarete. Tad viņš teica. Что это тут, пидорасняс собралась? Uz ko es atbildēju savā visvīrišķīgākajā balsī, jo kaut arī viņš bija 1,60 m un neliels, tomēr daudz nevajag, lai man izsist no sliedēm, jā. Viens sitiens no mazas meitenītes pilnīgi pietiekoši. Viņš bija kaut kas vairāk kā mazmeitnīte. Tātad es teicu, что, надо быть пидорасом, чтобы не курить? Uz ko viņš atbildēja, да не, пацаны, я прикалываюсь. Ok, tātad viņš nebija agresīvs. Čak. Un tā mēs stāvam, gaidam autobusu, viņš stāv, un es domāju, kāpēc gan ne? Varētu uzsākt sarunu. Откуда идешь? Где был сегодня вечером? В клубе. В клубе? В каком клубе? В своем клубе. Šī brīdī es un mans draugs, mēs abi divi knapi noturējāmies, lai nesāktu smieties. Tā ir labākā atbilde uz šo jautājumu, kāda jebkad būtu varējis būt. Nopietni, šo es izmantošu, šo es ņemu no viņa. Iedomājies, to var pielietot tik daudzās situācijās, kurās tu izklausīsies kā badass, krusts čalis, 100 punkti. Hei, kur tu tikko biji? Veikalā. Kādā veikalā? Savā veikalā. Klau, kur tu biji vakardien? Pie ārsta. Pie kāda ārsta? Pie sava ārsta. Kur tu biji vakarā? Dzemdībās. Kādās dzemdībās? Savās dzemdībās. Klau, kur tu biji šorīt no rīta? Draudzenē. Tev nav draudzenes. Kādā draudzenē? Tavā draudzenē. Lai nu kā mūsu saruna neturpinājās daudz ilgāk, viņš saprata, ka ir nepareizajā pieturā, ka viņam jāiet ielas otrā pusē, 13. janvāra ielai, tā kā viņš sāka soļot pāri 6 joslām ielas, lai viegls viņam smiltis. Ja tev patīk šis video, vari spiest subscribe pogu, jo tas ir tā vērts, vai arī noskaties vēl citus video, kas jau ir bezdarbam, spiežot uz vēl video.